Sveiciens! Tu šobrīd klausies podkāstu Jauniešu un darba tirgus vietu, kur runājam par to, kas ir patiešām svarīgs jauniešiem Latvijā. Šodien pie manis ciemos ir Rīgas Stradiņu Universitātes pilna laika medicīnas studente Vanesa Tērauda, un mēs parunāsim par pieredzēm darba tirgu un darba iespējām jauniešiem, studentiem. Es esmu Karlīna, šī podkāstu vadītāja, un kā jau minēju, šodien ar mani kopā ir Vanesa. Sveika! Čau! Un tad lūdzu iepazīstini sevi un pastāsti, kas tu esi un ko tu ikdienā dari. Tā, kā jau Karolīna iepriekš minēja, esmu Vanesa, studēju Rīgas Stradiņu Universitātē māksliniecības, esmu 2. kursa 2. semestra studente, tūlīt jau būs 3. kurs. Jā, un ar ko es nodarbojos, principā viss par un ap manu brīvo laiku ir mācības, bet mēģinu atdalīt nedaudz arī mācības no savu brīvā laika, kas ir, tur ar ģimeni pavadu laiku, eju uz sporta zāli, lai nedaudz savas domas nobīdītu tālāk. Jā. Pat arī šobrīd strādā? Jā, strādāju. Un kā tu to organizē savu dienu, ja tu vēl strādā un mācies vienlaikus? Ļoti grūti tas ir, bet es sāku tikai nesen, tieši tikai un vienīgi par sestdienām. Par ko tu strādā? Strādāju par auklīti, auklēju mazu bērnu, kas ir arī mana vājība. Jā, strādāju tikai pa sestdienām, tāpēc, kad nav iespējams apvienot darba dienas kopā ar pilnu laiku studijām. Un kā tu jūties kā medicīnas studente par domu vispār strādāt vēl studiju laikā? Sākotnēji man likās, ka pabeidzu vidusskolu, likās tagad tieši studēt medicīnu, un man bija tāds, super, varēšu beidzot strādāt, tur atsevišķi dzīvot un pelnīt naudu. Un tad es nonācu realitātē, un es sapratu to, ka tas ir iespējams, bet grūti. Ļoti grūti. Jā. Es arī pati, kad man palika 18, man bija tāds, man būs mašīna, man būs māja, man būs visi strādāšu. Bet tad, kad tā realitāte pienāca, tad īstenībā nav tik vienkārši apvienot visu. Bet zini, kā tas arī ļoti atkarīgs no paša cilvēka, cik ļoti tu kā students pieeja mācībām, ja tu ej pavirši un tev pirmajā vietā nav studijas, bet gan darbs, tad loģiski, ka darbs būs pirmajā vietā, studijas būs 2. vietā, un tad tas arī viss. Bet kā tad visu ielikt pirmajā vietā vai visu ielikt 2. vietā? Es uzskatu, ka šajā gadījumā studijas ir jāieliek pirmajā vietā un viss pārējais ir 2. vietā. Un kā tev pašai liekas, cik aktuāli ir šī problēma jauniešiem ar darba tirgu, vispār darbu Latvijā? Tā ir ļoti aktuāla problēma, teiksim tā, mūsdienās jauniešiem apvienot vispār kaut vai ar to pašu vidusskolu, bet ja mēs runājam par studijām, tad ar studiju darbu. Un kā tu vispār vidusskolā bija? Arī strādāji? Es arī strādāju par auklīti, bet vidusskolā kaut kā, tīpaši, kad vēl nebija pilngadība, tad tu vairāk mācies, tu padari neko bez mazvai. Jā, tad arī darbs nebija tik aktuāls līdz tiem 18, līdz brīdim, kad palika 18, tad jau tu saproti, ka tu gribi dzīvot atsevišķi, tev ir plāni, tev ir mērķi, un tad tu nonāc šādā vidē, un tas varbūt, kad viss iet ne pa plānam. Bet tik interesanti, ka vidusskolā es arī strādāju, un tā kā, ne katru dienu, bet, bieži nedēļā strādāju, un vēl uz zāli gāju, un visu varēju ļoti apvienot. Tagad kaut kā, es nezinu, bet universitātes laikā, nav iespējams, pat tā sporta zāle paliek jau tādā 3. vietā. Es nevaru saprast, kas mainījies, bet es kā zinu, kas ir mainījies. Tā ļoti interesanti, ka prioritātes savas. Arī, jā. Kā tu vispār jūties mācoties pilna laika medicīnas studijas un vēl strādājot? Tev ir pilna slodze vai pusslodze? Man sanāk pusslodze, bet es nedaudz korektizēšu. Nevis es skaitos, ka es mācos medicīnu, bet es esmu sporta un zinātņu veselības fakultāte. Kaut kas tāds, es pat īsti nezinu pilno nosaukumu. Bet, es strādāju pusslodzi, jo, par cik mana prioritāte ir mācības, un es gribu tās kvalitatīvi izpildīt, iemācīties, tad pilna slodze noteikti manā gadījumā nav reāla, jo, ja es ņemu pilnu slodzi, tas nozīmē, ka es ņemu ar visām naktsmaiņām slimnīcā strādājot, un tad, es pati saprotu, ka es mācībās būšu riktīgi nokritusies uz leju, un man pašai būs ļoti grūti. Tas varbūt arī ir, reāli, bet, tad atkal darbs būs 1. vietā, mācības būs 2. vietā. Un arī ar to pašu pusslodzi ir sarežģīti, bet, ja par cik manā gadījumā man ir darbs ar bērnu, tad
un man ir ļoti forši paveicies ar tiem pašiem vecākiem visu to, kad viņi pielāgojas man, es pielāgojos viņiem, tad man nav problēmas to apvienot. Bet tev sanāk arī tā praksa ir, un tu arī viņā strādā. Jā, nu mums ir kā praksa, bet mums par to nemaksā. Mēs ejam bezmaksas praksi, tā var to teikt. Un kādus darbus tu vispār uzskatīji par piemērotiem studentiem? Tas ir ļoti labs jautājums. Nu, patiesībā, jebkurš darbs, kuru tu vari apvienot ar mācībām, kuram ir tiešām elastīgs tas darba grafiks, nu, ka tu vari paspēt gan to, tas jau ir labi. Bet man liekas, ka ļoti aktuāli ir jauniešiem strādāt tādās nepārāk nopietnās vietās, kā piemēram tie paši, nezinu, tajos visos kofiju šopos, kofeinos, visur tur strādā, vai kaut kādos tirzniecības veikalos, un man liekas, ka tas arī ir ļoti laba alternatīva. Kā tev liekas, universitāte arī atbalsta studentu nodarbinātību, pieņemsim, piedāvā šīs prakses, sadarbības, tavā gadījumā ar ārstniecības iestādēm? Jā, nu konkrēti, par cik es studēju Rīgas Stradiņu universitātē, tad RSU noteikti piedāvā. Viņi piedāvā gan labas prakses vietas, gan arī, ja tu tiec, nu to gan laikam nepiedāvā universitāte, to piedāvā paši tie darbinieki, kas tur strādā, bet tu aizēj uz to praksi, tu parādi sevi, tu visticamāk no labās puses, un viņi redz tevī to, ka tu vēlējies to darīt, tev patīk, tev padodās, un viņi arī piedāvā darbu tā kā palikt uz vietas, strādāt tur. Nu, tad jau tur sīkāk cik ko kā, bet tā kā tur visi tiek vai kaut kāda daļiņa? Nē, nu, tu domā tā kā uz praksvietu vai kādā... Tālāk strādāt arī? Nu, nē, tas ir kā... Izredzētajiem? Jā. Un tu arī tā kā ceri? Man jau ir piedāvājuši. Oh. Tā kā es laikam būšu tā izredzētā. Nu, tas arī ir tāds jautājums, cik tu labi, jā, tiešām sev parādi, tāpēc, kad par cik mēs esam, nu, mēs neesam baigi svaigie gurķi, bet mums arī nav tā pieredze bijusi. Nu, iet un durt, nezinu, cilvēkam vēnā, taču nav diezko, nu, tas ir atbildīgs darbs. Un mūsdienās ļoti daudz studenti, nu, kas ir tieši mana vecuma, kas ir tikko svaigi atnākuši no vidusskolas, viņi ir kautrīgi, bailīgi un vispār nav pašpārliecināti sevī, bet tev ir jāiet uz pilnu atdevi, ja tu tiešām gribi par to strādāt, tev ir jāparāda, tev ir jāpāriet pāri savām bailēm un, nezinu, kaut vai to pašu adatu iedur cilvēku no aizē un izdari to. Viņi saprot to, ka tu mācies daudz, nu, protams, tas arī atkarīgs no pašiem pacientiem, bet ir ļoti tādi, kas nāk pretī un viņi saprot un viņi, nu, tas mazliet cieši, jā, bet viņi saprot to, ka tas viss nāk tikai par labu un jā. Ir arī daudz tā kā studenti nobijušies? Jo mums ar to ir tādas problēmas, kad, piemēram, mēs esam kaut kādā prakses vietā, mēs tur esam, es nezinu, nu, pieņemsim 3 praktikanti, un no 3 praktikantiem uzreiz no manas pieredzītes bija, kad pirmoreiz bija jāņem asins analīzes. Un tas ir tāds atbildīgs darbs. Un es arī biju nobijusies, un man bija tāds, tā kā, lai iet tā otra meitene, jo viņa vēl nav darījusi vairākas lietas. Nu, es arī, nobijos, teikšu godīgi. Un tad tā prakses vadītāja, viņa sagatavo visu. Viņa tā, kur ies? Es uz viņu neskatos. Tā kā es tā domāju, es pabakstu otru, un viņa iedod man. Viņa tā, ejam. Un es saprotu, ka tas nevar pateikt nē. Es varu pateikt, bet tas nebūs forši. Tā jābūt pārliecinātai. Nu, jā, un tad es saņēmu savas iekšas, un es to izdarīju, un pēc tam, un arī es to esmu jau izdarījis, līdz ar to nākamo reizi es to negribu iet darīt, lai arī citām tiek, bet viņas negrib, un viņas baidās, un viņas saka nē, un viss. Tev varbūt tas kaut kā jāmotivē, ka, hei, es to izdarīju, tad tu arī vari. Viņām ir atpakaļ man atbildi, viņas saka, tu jau to zini, kā to darīt, ej un dari. Ka pat negrib pamēģināt. Un kā tev šķiet, Latvijā jauniešiem ir pietiekami daudz darba iespēju? Godīgi, es uzskatu, ka nē, jo arī pēc pieredzēm, ka man apkārtējie draugi, kas arī ir studenti, mēģina atrast to darbu, tad tāda sajūta, ka tie jaunieši paliek aiz kaut kādas, es nezinu, tādas svītras, kad viņiem nav nekādas pieredzes, paķa CV tiek norādīts, tā kā tajos aprakstos tiek norādīts, ka tas nekas, ka nav pieredze, mēs iemācīsim, bet par cik tas ir jaunietis, tad viņiem uzreiz tāds, viņš ir pārāk svaigas gurķīts, viņš nezina to, un ka mēs kā jaunieši jau, ka mēs esam jaunieši, mēs reāli paliekamies tās kaut kādas normas, nezinu, svītras, robežas, kad, nē.
tā kā negribu veltīt laiku, lai iemācītu. Bet ir grūti atrast to darbu, un tu sūti jau CV uz tādām vietām, kur tu pat īsti varbūt negribi, bet tu vienkārši principa pēc sūti, pat tur tev nepaņem, un es pat nevaru atrast to iemeslu, kāpēc. Es nezinu, man pat šobrīd ir ļoti aktuāli. Es pati nebiju darba meklējumos tādos oficiālos, man vienkārši piedāvāja, man bija tāds, superīgs piedāvājums, es ņemu. Bet tie, kas man draugi meklē, viņiem pat neatnāk tā atpakaļ saite to, ka nē, paldies, bet šoreiz nē. Viņus vienkārši ignorē, vispār neiet nekāda atpakaļ saite, un tas man liekas vispār, kas notiek. Tas būtu jāmēģina, jo, ja labi, es vienu atbildi saņēmu no entiem ēpastiem, kurus esmu aizsūtījusi, saņēmu vienu atbildi, kā, paldies, ka tu tā kā atsūtīji, bet, šoreiz mums nevajag. Bija atbildi arī, ka mēs tev varam piedāvāt tur prakses vietu un tā, bet reāli viens ēpasts tā kā atbildē. Bet tā atpakaļ saite ir ļoti svarīga, manuprāt. Tu velti savu laiku, tu tiešām parādi interesi, un ja viņi pat un tu nezini to gaidīt vai nē. Jā, un viņi pat nevar atsūtīt nē, paldies, tad, ko mēs varam, jau mainās domas par to iestādi, kur tu aizsūti to savu CV. Arī tas, ka tev, pieņemsim, atnāk tā atbilde, nē, paldies, mēs tā kā nemeklējam vairāk, tad vismaz es kā jaunietis un vispār darba meklētājs vismaz zinu, ka man ir jāmeklē citur. Tagad es vienkārši sēdēšu un gaidīšu, ka man... Mazliet nezinu mēnesi, un tev nekas Jā. Un kā tev liekas, jaunieši vairāk izvēlas darbus, kas nav saistīti ar viņu nākotnes profesiju, vai tieši arī viņi meklē to darbu, kas saista ar viņu nākotnes profesiju? Es uzskatu, ka jaunieši šobrīd mūsdienās darbu nemeklē pēc savas profesijas, bet vienkārši, kad tik kaut kur tikt, kad tik kaut ko, to kaut ko nopelnīt. Jo, lai tiktu reāli, ja tu gribi ar savu profesiju, tu tā kā mācies par savu profesiju un tu gribi iet tur strādāt, tad, ir ļoti grūti tikt, tāpēc, ka, kā jau mēs minējām, iepriekš pieredzes nav, un ļoti daudzas vadības iestādes ir skeptiskas uz tādām lietām, un es uzskatu, ka šobrīd jaunieši meklē, kad tik kaut kur tikt, kaut ko. Jā, tas arī tas, ko es minēju, ka es jau sāku sūtīt CV uz tām vietām, kurās es negribu strādāt, jo tās vēlamās profesijas, vēlamie amati ir jau tik maz, un tad ir jāmeklē jau kaut kas pilnīgi, lai tik kaut kur principa pēc. Jā. Ķeksīšu pēc. Bet, kā tu liekas, darba devēji ir pretīm nākoši jauniešiem? Es negribu teikt ne jā, ne nē. Teiksim tā 50/50, jo, atkarīgs, protams, jau ir no tiem pašiem darba devējiem, jo, ja tu kā jaunietis vēlies strādāt, un tev ir noteikts grafiks, kurš, tiešām paliks nemainīgs, viņš tev ir, un ļoti daudz darba devējus esmu dzirdējis, ka viņi nepielāgojas tavam grafikam, bet viņam ir savs grafiks, un tev ir jāpārkārtojās zem tā, respektīvi, es uzskatu, jā, labi, ir tādas vietas, kur tu tiešām nevarēsi, tā kā, kad tev nenāks pretī, ka tev jāiet viņiem pretī, bet man liekas, ka šausmīgi jauki, ka darba devējs saprot, ka tu esi students, ka tev ir grūti un ka tu gribi nopelnīt, un ka viņš, kaut kā, bet, pakārtojas zem tava grafika, lai tu paspējies to darbu, lai tu izdari kvalitatīvi. Tā kā, tas tā 50/50. Un tad arī nākamais jautājums, vai Latvijā tiek pietiekami novērtēts studentu ieguldījums darba tirgū? Es uzskatu, ka nē. Tas, studentus, man liekas, biežāk uztver, kā... Es neaizskaru šobrīd neviens vienkārši, tā kā no malas tā kā, teiksim... Personīgi. Jā, kā mazāk vērtīgus, jo par cik, mēs visu laiku runājam par to, ka mēs esam studenti, ka mēs nemākam to, līdz ar to mēs neesam tik, teiksim tā, es nezinu, vērtīgi priekš tiem darba devējiem, kuri, piemēram, ja salīdzina mūs ar kādu jau vecāku cilvēku, jā, viņam ir pieredze un tā, bet to atšķirību, kāda ir attieksme pret viņu un kā pret mums, tās ir divas dažādas lietas, tāpēc, tas ir ļoti bēdīgi, es uzskatu. Un kā tu meklē darbu un kādas platformas tu izmanto, kad tu meklē darbu? Ja es meklēju uz vasaru, kā man bieži vien tā, kad es uz vasarām meklēju darbus, tad tas pats, nezinu, ss.com, kā viņš tur es meklēju, tāpēc, kad es meklēju parasti uz auklītes darbu, kā jūs teicu, man tas ir sirdsdarbiņš, un es zinu, ka tas tur vienmēr tikšu. Un tas pats LinkedIn, man liekas, tur bija CV Markets,
Un dažkārt es arī par cik ir tās Facebook grupiņas, kur meklē tā kā jauniešiem vai studentiem darbs, tad arī tur es tā kā ieeju un pačakoju, kas tur notiek. Nu jā, tev tā profesija ir auklīte, tad ir, savādāk tā meklēšana, jo es meklēju, ir bijis tā, ka es Instagramā ielieku to hashtag, te ir darbs, un es meklēju caur turienu, jā, auklītes darbu tur varbūt neatrastu, bet... Atkarīgs jau no profesijas. Jā, bet tā pirmo reizi dzirdu, ka SSLV meklē darbu. Jā, tas ir tā kā, nezinu, pagājušā gadsimta bezmaz vai PSRS. Bet ļoti iespaidīgi, tāpēc, kad... Būs jāpamēģina. Jā, tur tiešām, var atrast. Jo jā, es parasti CV online, CV markets, visu šitie un Instagrams. Tas jau mūsdienīgais, bišķiņ tā uz apakaļ, bet jā. Un kādas tev ir bijušas pieredzes ar darba intervijām? Man problēmas ar to nav bijušas. Es vienmēr, kad ir jāiet uz tādām atbildīgām vietām, tad es bezmazliet tā kā kaut kāda otra puses vanesas, un es nezinu, man nekad nav bijis atteikums. Vienmēr visur, kur es esmu mēģinājis pieteikties, vienmēr man ir teikuši jā. Tas gan jau arī tāpēc, kad es meklēju, sanāk vienmēr pārsvarā uz auklītes pusi, bet man likās, ka līdz šim brīdim, ka tas etaps ir noiets un ka es vairs negribu tur atgriezties, tāpēc, ka es vienmēr privātajos bērndārzos strādāju, man jau pa daudz ir, tāpēc, ka tur ļoti nogursti. Bet, jā, tad sanāk pagājušajā vasarā es meklēju arī uz citām vietām, bet par cik universitāte, nav vairs 3 mēnešu brīvlaiks, ir krietni mazāks, līdz ar to uz to mazo periodu es nespēju atrast darbu kaut kur citur, tāpēc, ka visi teica to, ka, tā kā, es būtu ļoti labs kandidāts, bet uz tik īsu periodu viņiem neder, kas ir ļoti saprotami. Es nevaru viņiem pateikt to, ka jā, 100% es turpināšu pēc tam tālāk, tāpēc, ka mans grafiks mainās katru dienu, man nav stabila grafika vispār necik, līdz ar to es nevaru pakārtoties nekam. Bet tu kaut kā arī sagatavojies tām intervijām? Nē, es vienkārši eju, es vienkārši esmu un nekad nav bijušas problēmas ar to. Un pēc pieredzes, kādas prasmes visbiežāk darba devēja pieprasa? Noteikti viena no tām, kas man vispilgtāk ir palikusi, ir tā atbildība un atbildības sajūta. Un uzreiz nāk galvā arī spēja, tā kā, ka tev ir tā vēlme mācīties, attīstīties un parādīt sevi vēl labāk. Tad tās laikam būtu tās divas spilgtākās. Atbildība un komunikācija, tas man liekas visur. Ja skatās tā kopumā, tad jā, bet ja es skatos tieši no savām pieredzēm, par cik man bijuši tikai apmēram vienā sfērā, teiksim tā, tad jā, tās būtu tās divas. Bet tev ir bijis kaut kāds brīvprātīgais darbs? Es negribu samalot, bet man liekas, ka nav bijis, nā. Personīgi es esmu piedalījusies brīvprātīgajā darbā, un, manuprāt, tas ir ļoti palīdz jauniešiem, pirmkārt, izaugsmas iespējas, un otrkārt, to var ierakstīt savā CV, un tas jau kā plus. Jā, kā plus, jā. Un ja tu tā kā esi brīvprātīgajā darbā piedalījusies savā jomā, tad tas arī ir, ka darba devējs apskatās, un viņi arī brīvprātīgi meklējusi un piedalījusies kaut kur vismaz. Tas jau arī atkarīgs no profesijas, jo ne visās profesijās tādas iespējas ir. Jā, piemēram, manā tajā mēdīju vidē ir ļoti daudz tādu brīvprātīgie. Pēdējais, kur es biju, bija Radio 5 brīvprātīgajā, un kā arī tāda goda sajūta ir ierakstīts savā CV. Protams. Brīvprātīgais darbs Radio 5. Jā, manā jomā tas tā. Ja mēs runājam par medicīnu, par māsiņu, tad noteikti tādas brīvprātīgās nav. Vismaz es neesmu dzirdējis līdz šim, es nezinu. Un tu esi domājis par darbu ārzemēs? Es domāju, esmu bieži vien par to aizdomājos, ja tīpaši skatoties uz mūsu valsti, jā, kopumā es neko sliktu nesaku, mīlu Latviju, viss kārtībā, bet domāju, esmu, bet noteikti sākumā izglītību dabūšu šeit, pamēģināšu pastrādāt šeit, un vienmēr var aizlidot, vienmēr var pamēģināt, un tas noteikti nāks tikai par labu, tāpēc, jā, es domāju, ka noteikti, ja ir tāda iespēja, tad ir jāizmanto. Protams, tas arī būs daudz citādāk. Tur tu jau nezini, kāda plūsma ir citās valstīs, ties pašās slimnīcās. Es pat nezinu, vai es līdz galam es gribu dabūt šo izglītību, jā, pabeigt šo visu, bet es negribu ar to apstāties, tāpēc, kad es sāku sevi ķert pie domas, kad noteikti vienkārši iet uz slimnīcām kā māsai vai iet uz kaut kādām privātajām praksēm, tas nav tas, ko es gribu. Es gribu kaut ko vairāk, es gribu kaut ko citādāk un
tad tas es saku tā tagad, man, protams, vēl ir jāpabeidz tas viss, bet noteikti, ja man būs vēlme un tā deksme, tad iet tālāk vēl mācīties. Un tev liekas labāk darbs klātienē vai darbs attālināti? Manā gadījumā, par cik es esmu auklīte, man nav iespējams attālināti. Man ir jābrauc klātienē, kas ir ļoti saprotoši, un es pat tādu opciju citu neapskatīju. Protams, man arī piedāvā uz mājām ņemt bērnu un tā, bet tāpēc, ka, ja uzticās. Bet par cik bērns ir pieredzis pie savas vides un savām mājām, tad es noprotu, kad viņam labāk būs palikt tur. Bet, ja skatās kopumā, tad man liekas, ka tā ir fantastiska iespēja, ja tu vari attālināt strādāt. Šajā gadījumā paralēli ar savām studijām, tas vispār, man liekas, kad kur vēl labāk. Bet ir savi plusi, ir savi mīnusi, jā. Bet tīri tā kā, lai iekonomētu laiku, tas ceļš turp un apakaļ, bet tu sēdi uz vietas un tu, vari parakstīt, tu savu kursa darbu bez mazā vai darbā kaut ko, tad attālināt tas būtu ļoti labi. Tā, kad varētu 50 uz 50, pusi attālināt, pusi klātienē, kas būtu vēl interesantāk. Piemēram, tev ir kaut kādas dienas universitātē, ka tev nekā nav, tu brauc darbiņā klātienē. Tev pašai ir bijis tas saucamais burnouts vai izdegšana, mēģinot visu apvienot? Jā, man ir bijis. Vispilgtāk atceros, tieši studiju laikā man parādījās pirmais tāds brīdis, tad, kad bija pirmā sesija. Tas bija pirmais kurs, pirmās sesijas laiks, kad viss iekšā vienkārši uzkrājās un kad viss ir par daudz, ka tev ir eksāmeni, tev ir darbi, tev deadlines tūlīt viss un paralēli prakse ir. Un, kad tajā brīdī tev ir tik viss pilns, viss ir uz taviem pleciem, ka tu vienkārši tu emocionāli esi miris. Tev nāk viss kaut kādas panikas un raudāšana un ir grūti, un tajā periodā, man liekas, ir ļoti svarīgi nepazaudēt sevi un mēģināt atvēlēt laiku sev, lai nav viss tik traģiski, kā liekas uz to konkrēto momentu, bet jā, man ir bijis. Kā tu vispār, teiksim tā, cīnies ar to? Ko tu dari tādās situācijās? Es parasti, ja ir iespējams kaut vai tie paši, kā vienmēr jau stresu uzdzen tie kaut kādi entie darbi, ko uzdod, tad man ir tāda, es uzskatu, ļoti laba īpašība, kad man vajag tagad, tūlīt un uzreiz. Tā ir laba? Daudz pieņem, ka tā ir slikta. Man arī tā ir, un man ļoti daudz saka, ka tā ir ļoti slikta īpašība, ka tev vajag tagad un uzreiz. Nē, es uzskatu, ka tā ir ļoti laba, tāpēc, kad tu, piemēram, šajā gadījumā par kaut kādiem darbiem, kas tev ir jāiesniedz universitātē, tu atbrauc, uz mājām no lekcijām, tu apsēdies, tu izpildi un viss, un tu vari aizmirst par to darbu, jo pēc tam nāk vēl entie klāt. Es uzskatu, ka tā ir ļoti laba īpašība, vismaz man ar to ir ļoti vienkārši, kad man vajag tagad, es to tagad tūlīt izdaru, visas aizmirst, es par to vairs nedomāju. Man nāk klāt jauna lieta, es ņemu rakstu man jaunu. Arī tā ir, bet dažreiz ir, tas man liekas nedaudz par daudz, ka es atbraucu no universitātes mājās, un man vēl jāturpina sēdēt pie tā datora un vēl jāraksta, un tad tajā momentā sākas tas tā, es neteiktu tā izdegšana, bet tas nogrums, tā negribēšana kaut ko darīt, jo tu visu dienu es to darīšu, un tu līdz vakaram vēl raksti. Es nezinu, man tā nav, jo es esmu nogurusi, pēc lekcijām un nodarbībām. Es atbraucu uz mājām, tur izdara visas savas lietiņas, tad tur bišķiņ ievelc to elpu, un tad tu apsēdies, un tu saproti to, ka tu to izdarīsi tagad, un viss. Un tu pēc tam tev tas nebūs jādara. Es nezinu, man tā kaut kā, ja man to vajag, es to izdaru visu. Tu laicīgi. Es arī, piemēram, visu darbus ļoti laicīgi sāku darīt. Es nevaru, ja es nesāku darīt laicīgi, man psihija paraujas to, ka bet arī ir baigi labi visu sākt laicīgi, jo... Kaut vai iesāc. Jā, jo tā kā tev ir tad lielāks laiks to darīt. Jā. Tad, kad tu sāc pēdējā brīdī to darīt, tad tev ir īsāks panika. Jā, tev ir īsāks pirmkārt panika, un tev ir īsāks laika periods pabeigt viņu. Ja tu sāc, mēnesi, 2 ātrāk kaut kādu, kaut vai šo radošo darbu, tad tev ir ilgāks laiks pie tā piestrādāt, labot un, kvalitatīvāk arī sanāk uzrakstīt viņu. Es piekrītu tam. Tā, ka es noteikti iesaku visiem laicīgi sākt tas ļoti viegli teikt, un es zinu, ka ir ļoti grūti saņemties, bet... vienreiz pamēģinās, tu sajutīsi to labo sajūtu iekšā sevi. Ka tu arī vari, ja tev ir ātrāk pabeigts darbs, tu viņu vari ātrāk iesniegt, un tad tu visu vienkārši nedomā par viņu. Un tev pat varbūt parādās tas pats kaut kāds brīvais laiciņš, kad citi sēž un sūdzās, kad ārā, ir saulīte, kā šajā gadījumā.
un viņiem ir jāsēž un jāraksta tāds, es jau esmu iet ārā. Tad turpinot par atbalstu un darba tirgu, kādu atbalstu vēlētos no universitātes vai pat darba devēja saņemt? Nu, no darba devēja noteikti to pretīm nākšanu tieši par un ap grafiku. Nu, tā kā, lai mums saskan mūsu viedokļi par to, kā labāk samanedžēt, un lai viņš nāk pretī ar to visu, ka jā, viņš tā kā var pielāgoties arī nedaudz man, un no universitātes manā gadījumā arī par to pašu grafiku, lai tas ir stabils, lai tas nemainās. Jā, varbūt kaut kādi ASAP gadījumi, kad tur kaut kas, neplānots notiek, vai tur kaut ko pārcelt vai kaut ko tādu, bet manā gadījumā man vispār nav stabila grafika, man viņš mainās, viņš var mainīties katru sekundi, katru brīdi. To pēkšņi izmaiņas kaut kāds var? Jā, tā kā mums pat nepaziņo, vienkārši parādās random lekcija un random nodarbība. Līdz ar to man vispār nav stabila grafika, un man vienkārši bez mazliet ir jāsēž, jāmācās, jāčko līdzi, un labi, tur ir tas, tā kā vienkārši dzīvo pēc kaut kā negaidīt, ka tūlīt kaut kas pamainīsies, un tāpēc tādā ziņā man ar to ir ļoti grūti, un es vēl aizvien nevaru pie tā pierast. Un vai tu domā, students var arī kvalitīvi strādāt un kvalitīvi mācīties vienlaikus? Tīri teorētiski jā, kāpēc nē, bet praksē tas ir ļoti nogurdinoši, un realitātē tas ļoti reti, ka tā ir. Tāpēc, kad būsim reāli, mēs visi esam noguruši pēc tam pašām mācībām, tad mēs ejam uz darbu, un vai darbā tu izdari kaut ko nekvalitatīvu, nelīdz galam. Jā, vai arī universitātē, kad apvienot abus kopā un izdarīt to visu uz 100, cepuri nost tiem, kas to var. Bet, es uzskatu, ka realitātē tas tā ļoti reti, kad ir sastopams. Un kāds tad ir tavs lielākais izaicinājums apvienojot darbu un savu ikdienu? Noteikti laika trūkums un tas pats nogurums. Es tā gribētu, lai varētu, tās pašas dienas, tās stundas, pagarināt, ka, dienā būtu vairāk stundas, ka tev ir vairāk laiks sadarīt visus darbiņus un tev atliek laiks visam, bet tas, ar ko es dīloju un kas ir ļoti bēdīgi, tas ir nogurums un laika trūkums. Jā. Kāds vispār, tavuprāt, ir studentu galvenais motivators strādāt? Pieņemsim nauda, pieredze vai vēlme būt patstāvīgam? Noteikti finansiālā neatkarība un tā patstāvība. Tas ir tas go-to, kāpēc mēs gribam iet strādāt. Mēs visi gribam, kā jau mēs iepriekš tev runājam, nedzīvot ar vecākiem un tāpēc, ka daudziem tas liekas briesmīgi un ka gribas būt patstāvīgam un pieaugušam, bet es uzskatu, ka nevajag pārforsēt un nevajag pārāk, teiksim tā, būt tajā brīdī augstās domās par sevi. Kad liekas, ka jā, es varēšu tur tā un šitā, un tu jau bez maz vai visu tu pārvācies, un tu saproti, ka ko tālāk, kā tālāk. Kā tu nopelnīsi. Jā, jo tev kā studentam, tu nevari būt pilna laika slodzes darbinieks, un tad tev ir tā pusslodzīta, un tad tev tā alga ir tāda, kāda tā ir, un tad tev ir jāmēģina tos galus savilkt, un drausmīgi. Labi, pārvākties ir viens, rēķinas nomaksāt ir otrs, bet trešais ir ēdiens, ceturtais ir izklaide un viss pārējais, tā kā tev arī tam visam finansi ir jāatrod. Un, protams. Ar to Latvijas algu vēl uz puslodzi ir, kā ir. Tas ir ļoti drausmīgi. Tas, ko es arī sākumā minēju, ka baigi sākumā viss liekas rožaini un jā, superīgi. Liekas, ka viss sanāks super duper, un tad tu nonāc realitātē, un tu saproti, ka ir ļoti grūti. Bet nākamais faktors ir kāda, vai tu esi pilna laika students, vai tas ir attālināts, jo tad arī tev ir visi nedēļa brīvi, un tad varbūt tikai brīvdienās ir jāpamācās. Jā, bet tad ir otra problēma. Man draugs, arī viņš ir nepilna laika klātienē, arī studē stradiņos, un basically viņam visu nedēļu sanāk brīvi. Protams, tur ir jāpamācās un tā, bet to visu var izdarīt, un viņš nevar atrast darbu. Viņš jau kopš septembra meklē un nevar atrast. Un kur ir problēma? Ir kaut kā, Nav problēmas, nenāk atpakaļ nekādas nesaites, neko. Viņš kopš septembra, es nezinu, tur nenormāli daudz CV ir nosūtījis, un ja labi tikai uz pirkstiem var saskaitīt, cik ir atpakaļ saites bijušas, ka nē. Un bieži vien pasaka to, ka, jā, jums tur nav pieredze tur.
ka pieredze ir tas indikators, kāpēc mēs nevaram tev paņemt. Bet uz kādām jomām viņš sūta? Uz visā, jau ir periods, ka pilnīgi visu. Kad ķekša pēc, Jā, uz tiem pašiem administratoriem, uz visu, visur, kur ir iespējams tur sūta. Bet tik ilgi? Jā, un tas ir ļoti traki. Nezinu, varbūt indikators ir tāds, kad man ir slinkums viņu apmācīt, es gribu uzreiz darbinieku, kas visu zinās. Bet tad nav tie aprakstos jāraksta to, ka visu varam iemācīt. Bet tu jūti spiedienu, varbūt tas arī no ģimenes strādāt studiju laikā? Ir bijis spiediens? Nē, man vecāki ir nenormāli atbalstoši. Man ar vecākiem tiešām šausmīgi paveicās, ka man pat dažkārt liekas, kad es neesmu pelnījusi tādu attieksmi. Bet viņi vienmēr man ir arī, kad vidusskolā mācījos, viņiem ir tas teikums, ka izmācies, dabūni izglītību, nostājies uz kājām, un tad tu vari iet savu ceļu. Un tad jau viss, mēs neesam tā vecāki, bet tālāk jau pats. Jo, man tas ir bijis visu dzīvi, un līdz šim arī es jau biju teikusi, kad es gāju uz vispār šeit mācīties, studēt. Es teicu vecākiem to, ka viss, es tagad eju studēt, es iešu strādāt, un viņi man saka, Viņi saka, tu nomierinies. Sākumā aizej, tu saproti, kas ko kā, un tad tu nāc ar mani runāt. Un es viņai teicu to, ka, es tev tik šausmīgi mīlu, bet es nezinu, kā to apvienot. Viņi man saka, ko es tev teicu, viņiem jau arī ir bijusi pieredze. Tāpēc viņi saka, viņi vispār teica, ka viņi grib ar mani visu dzīvi dzīvot kopā. Viņi tādu draugu ņem līdzi, viss kārtībā. Bet to, ka sākumā nostājos uz kājām, izmācies, un tad, kad tev ir tā izglītība, tad tu arī iet tālāk darīties. Tas, man liekas, ir ļoti svarīgi. Nedzen viņu projām. Jā, protams. Tas ir ļoti svarīgi arī, tā kā ne tikai tas darba devēja atbalsts, ne tikai universitātes, bet ir vecāku ļoti atbalsts, svarīgi ir vecāku atbalsts, jā. Bet tas arī tā ir ļoti aktuāla problēma, tāpēc, ka zinu, ka ļoti daudziem jauniešiem ar vecākiem nav labs. Tas saistās kopā ļoti. Jā. Man nav par ko sūdzēties. Bet kā tu plāno savu budžetu, esot studenta? Man patika tērēties, līdz es kļuvu pilngadīga. Tad man ļoti patika shopping, man ļoti patika tērēt naudu pa labi, pa kreisi. Bet tajā brīdī, kad realitāte pienāca, tad, kad tu pats sāc pelnīt, tu saproti, tev ir parādījusies tā vērtība, uz ko tērēt naudu, uz ko labāk ne, un tu reāli sāc iekonomēt. Kā reizi ar mammu runājām, kad es sāku patstāvīgi strādāt, līdz tam brīdim, kamēr es nestrādāju un nepelnīju pat naudu, es tur šito gribēju, protams, ka mamma nepateiks, nē, Vanis, es to nepirkšu, un, protams, ka nopirks. Visu ļoti mīlu mammu, paldies mammai. Bet tajā brīdī, kad tu pats pelni, un tad tā kā tu saproti, ka tev pašam ir jānopērk, un tev ir tāds, fuck, man ir žēl naudu, vai man to vajag, vai, tā kā nāk tik daudz jautājumu galvām, ka tu negribi vairs pirkt, un tad tā kā tev uzreiz, tev parādās tā vērtība, vai tu tiešām tev to vajag, tu sāc reāli domāt, uz ko tērēt naudu. Skaties arī uz cenām ļoti. Jā, ļoti. Jo es personīgi arī tagad ļoti skatos uz cenām, kā es pati pelnu. Un ietu veiklā, gribas tur, nezinu, kleitiņu, svārciņus vasarai un tā. Bet, kad es ieju veiklā, es tā kā redzu, ka man rokas pilnas tam drēbēm, un saprotu, ka nē. Nevar to visu. Nevar to visu. Un tas, man liekas, arī ļoti ietekmē, tad, kad esmu pielāgošanas kabīnītēs, es vēl tās drēbes, un tad... Tu ieraugi cenu, tāds... Laikam man nepatīk kaut kas, man tur nezinu, šits nepatīk un šitas. Jā, tas ļoti arī ietekmē. Ka es ļoti arī skatos šobrīd uz tām cenām, tik līdz esmu sākus pati tā pelnīt. Arī faktors tāds, ka mums viss šobrīd visur ceļās cenas, bet algas neceļās. Algas ir tādas, kādas tās ir. Bet par to finansējumu, vai Latvijā studentiem ir pietiekams finansiālais atbalsts no valsts? Tā ir ļoti sāpīga tēma, ja mēs runājam tieši par tām pašām, par cik mēs studējam par stipendijām. Jā. Par cik es esmu budžeta vietā, man stipendija var pienākt, bet tajā brīdī, kad, es atceros savu sāpīgo momentu, tas tik labas atzīmes vidējā tiešām ir ļoti laba, un ka tev liekas, ka es dabūšu to stipendiju, tu iesniedz tos dokumentus, un tu nesaproti pēc kādiem kritērijiem vispār tiek vērtēts, kas saņem stipendiju un kas nē. Un tad vienkārši pasaka, tāpēc, ka valstī nav tikā vairāk tie līdzekļi, lai iedot, un tad tu domā, bāc, tu tā centies, lai vismaz, ir cilvēki, studenti, kas nevar strādāt, viņiem ir viss
visas cerības uz stipendiju. Tas pašas kojas, man liekas, arī ļoti dārgas. Un tu pat nevari dabūt to stipendiju. Un tad tev ir tāds, kā mums izdzīvot? Es domāju, ka to stipendiju jautājumu vajadzētu risināt, jo es arī, man nepienāks tā stipendija, un es tā kā biju pieteikusies uz valsts kaut kādu stipendiju, kas bija pašā sākumā, kur varēja pieteikties. Un es atceros, ka es pildīju tur anketu, un es jau anketas vidū nedaudz apstulbu, ka tur bija jāatzīmē, kas tu esi. Tā kā bez mazliet, kāpēc, lai mēs tev dotu, kaut kas tāds. Un kā vienkārši students, tur nebija opcija. Un es tā domāju, kāpēc mani kā vienkārši studentu nedaudz arī tās robežas aizliek? Bet man arī šķiet, ka viņi to ieliek kā ķeksīti, tāpēc, kad man ir pat piemērs, kursa biedrina arī, viņai tur ir viņa vesels cilvēks kārtībā, bet viņai tur kaut kas ir ar invaliditāti saistīts. Un līdz ar to viņiem uzreiz ir kā viņa iet prioritātei. Kā priekšrokiem. Jā. Pagājušo gadu viņa dabūja stipendiju, šogad viņai ir vēl labāka vidējā atzīme, un atkal viņa iet uz to, ka viņai tur tā kā viņai priekšrocības, viņai šogad stipendiju neiedēja. Pēc kādiem kritērijiem? Es nezinu. Man bija iespējas, ka viņi uz akmeņu šķērs papīrīt. Šitam būs, šitam nebūs, boliņ. Finansējums studentiem ir jāmaina, tā kā tur ir jārisina vidusskolā. Labi. Tas ir citādāk. Bet studiju laikos, kad pieņemsim cilvēks no Ventspils, mācas Rīgā. Pirmkārt, labi, tas ceļš, bet ja tu pārvācies uz Rīgu, pirmkārt tev jāatrod tas darbs, kas ir, kā mēs sapratām, nereāli. Jā. Tu, dzīvo tā, tad varbūt tās kaut kādās kojās. Es nezinu, kojas ir dārgas. Es nestādos priekšā, cik stradiņu kojas maksā. Es nesen skatījos. Labi, šobrīd vienkārši pateiksim tie paši. Es negribu samalot, man bail, ka kāds man uzbruks. Bet man liekas, ka bija kaut kādi 200-300 eiro mēnesī par kojām. Bet tas ir tas, tā kā... Kur tev to naudu dabūt? Kur tev to naudu dabūt, ja tu pirmkārt darbu nevar atrast? Jā. Tev stipendiju neiedod. Varbūt tās mēs te gudri runājam, ka to vajag baigi mainīt. Nē, bet man liekas, ka tā ir ļoti aktuāla problēma studentiem. Bet to vajadzētu vismaz kaut cik minimāli risināt un kaut kādu atbalstu arī dot. Un vai darbs studiju laikā uzlabo vai pasliktina sekmes un saucamo arī dzīves ikdienu kvalitāti? Ja ir tas saucamais balans starp tām lietām, tad nevajadzētu ietekmēt. Tad varētu pat, teiksim tā, uzlabot to visu. Bet, ja ir tā pati, pārslodze, izdegšana, tad loģiski, ka tas viss, cieš gan pašas mācības, gan arī, protams, tava dzīve. Jā. Es personīgi strādāju daudz, un esmu paņēmusi uz saviem pleciem daudz, un ka ir saucamā tā izdegšana, tas nogurums, bet tas man tā kā nepasliktina tās pašas sekmes universitātē, kad laikam man tad ir tas balans, ka es balansēju darbu un universitāti, ka es zinu, ka man universitātē ir jāmāc tik un tā labi un jādara visiem 100. Tu jau to dari priekš sevis. Jā, un tad rodas tas balans manā gadījumā. Bet varbūt tās tev ir kaut kādi ieteikumi, kā varētu uzlabot situāciju, lai studenti varētu veiksmīgi un kvalitatīvi apvienot darbu ar studijām? Es domāju, ka šajā gadījumā noteikti vairāk saņem to atbalstu gan no universitātes, gan no arī darba devējiem. Un ģimenes, kā mēs jau sapratām. Un ģimenes neapšaubāmi, jo šajā visā tā atslēga ir elastīgums, kad tu vari, kad tu spēji apvienot visu, un atbalsts tas ir ļoti liels. Bet te ir jābūt disciplīnai, man liekas. Tā, ka tu sevi disciplinē, man ir jāizdara arī tas, man ir jāizdara universitāte, man jāizdara darbs. Tad tas ir, kā tu pat, cik stiprs tu pats arī esi, jā. Zini, kā mēs arī tagad par to runājam, jo mēs runājam pārsvarā par un ap sevi, par savām domām, bet, kā jau mēs visi zinām, mēs visi esam atšķirīgi, un kādam tas raksturs ir vājāks, un jā, bet tad ir jāizvērtē, kādus ceļus tu vari iet. Tad varbūt tās jau sākumā vajag padomāt, cik daudz tu vispār vari uzņemties. Zini, kā te jau atkal iedarbojas tas faktors. Es esmu jauns, es varu daudz, es varu šito, un tu sakrauj sev virsū, un tad tu saproti to, ka
es netieku galā un viss. Un arī, kur pazūd jaunība. Un arī, kad tu to visu sakrauj sev virsū, tev, nezinu, parādās tāds bāc, bet es nevaru no tā atteikties, tā kā es parādīšu sevi no tās sliktās puses. Jo, man liekas, manā gadījumā esmu paņēmusi nedaudz par daudz, ka sākumā neizvērtēju, tā būtu mana kļūda, ka es neizvērtēju, cik daudz es svaru, man bija, es tā mierīgi, kas tur tāds, es universitātes pastījos kaut kādu savu pirmo grafiku, un tāds, easy, varēšu tur pa tām brīvajām dienām vai pa brīvdienām pastrādāt, un tad es krāju visus tos savas brīvās dienas kopā, tā kā tur samatu darbu, bet tad nākamais ir tas, ka ties brīvajās dienās varbūt tas ir jāraksta kaut kas universitātē, un tu sakrāmēt nenormāli daudz, ka tev visam nav vietas. Ka tev nepaliek brīvais laiks. Jā. Un, sākumā tad ir jāizvērtē, cik daudz tu vari, un tad tu sevi disciplinē uz tiem darbiem, ka tu zini, ka tev ir jāizdara universitāte, tu zini, ka tev ir jāizdara mācības, tu zini, ka tev ir jāizdara darbs līdz kaut kādam konkrētam laikam, un tu arī to dari. Nevis tu paņem čupu, un tagad, nezinu, marinē. Ar kuru galu sākt. Jā, ar kuru galu sākt, un tu marinē nenormāli ilgi, un tad vienkārši tev tas visu kāpj. Un vai tu uzskati, ka nestrādājošie studenti ir slinkāki, tie, kas strādā? Noteikti nē, jo, daudzi studenti, tik cītīgi mācās, kad vienkārši, tev nav iespējams apvienot ar darbu, un tas, ka tu to nevar izdarīt, ir daudzi faktori, un es neuzskatu to, ka viņi ir slinkāki, noteikti nē. Varbūt tās tur esi dzirdējis kādus stereotipus par studentiem un studentu darbu? Noteikti tieši no prakses var pateikt, ka viņi ir pārāk jauni gurķi. Viņi nemāk šito. Viņiem nevar uzticēt šito. Viņi jau nav atbildīgi, viņi neko nemāk. Nopietni? Jā. Un kā tu jūties par to? Protams, ka ir bēdīgi. Protams, no vienas puses es viņus saprotu un piekrītu tādā ziņā, ka mēs esam jauni un ka mēs neesam tik pārliecināti par to, ko mēs darām. Bet tur jau tā lieta vienmēr tiek aizmirsts tas, kad arī jūs bijāt tā kā mēs. Jā. Arī jūs tam visam gājāt cauri. Un kā tu vari gribēt iet, nezinu, uz to pašu manā gadījumā praksi, parādīt sevi, ja pret tevi nāk ar tādu attieksmi, ka, tu esi tāda, tu esi šitāda, un uz tevi skatās ar šķību aci. Bāc, tas nav tas forši. Tas, man liekas, uzreiz tevi demotivē. Jā, un tu negribi iet, un tu celies, ir tev tāds, bāc, atkal man uz turieni ir jābrauc, es tik ļoti negribu. Tu skaties katru stundu pulkstenī, kad viņš tik lēni tikšķinās. Dodiet to iespēju. Kā mēs varam sevi pierādīt, ja jūs neļaujat to izdarīt? Labi, nesanāks man, bet es mācos. Man liekas, ļoti daudz, kur skan tas, kā es varu dabūt iespēju, ja man pieredzi, ja man nedod, bet tas ir ļoti iespēja pierādīt. Šis teikums ir ļoti aktuāls, šobrīd ļoti daudz, kur esmu arī pat TikTokā, man liekas, šito redzējusi un dzirdējusi par to runā. Un kā tev liekas, kādas varbūt biežākais kļūdas, ko jaunieši pieļauj darba meklējumus, varbūt arī personīgi kādas kļūdas tas ir pieļāvusi? Jaunieši ļoti ātri cer atrast darbu, respektīvi tā kā uzreiz nosūta CV un to vienu un viss un gaida. Tā kā, kad es nosūtu tikai to vienu CV, man liekas, man uzreiz es uz viņu dabūšu, tagad vienkārši sēžu un gaidu, kad man tā atbilde atnāks. Bet, realitātē, ir jābūt pacietīgam un ir jāsaprot, ka mūsdienās ar vienu CV nosūtīšanu, man liekas, ka uz pirkstiem var saskaitīt, cik reizes tā ir, ka tev paņem jau ar pirmo. Sanāk vienkārši uzreiz vairākām jāsūta. Jā. Tu labāk aizsūti vairākām, tev pasauc uz tām vairākām intervijām, kaut kur tev... Tur ir viss izvērtēt. Tev ir A un B plāns mazums. Bet te jau būtu jāiesaka viena lieta topošiem studentiem, kas vēlas vēl paralēli strādāt, kas tas būtu. Novērtējiet to savu laiku, to saucam, kapacitāti tādā ziņā, kad saproti savu laiku, cik tev ir laiks, izplāno viņu, un tad tu vari saprast, vai tu vari ņemt pilna laika vai nepilna laika darbiņu. Vai vispār vari, un nevajag sadomāties to, ka es tagad pat taisnoiešu strādāt, man viss izdosies. Loģiski, ka neizdosies visu uzreiz, un ar to tas ir tas, no kā mēs mācamies, un nevajag apstāties. Es varbūt arī ieteiktu izvērtēt, kādu darbu tu ņem, vai tu ņem
pieņemsim to pašu kaut kādu finanšu darbu, Jā. vai arī tu vari izvēlēties kaut ko mierīgāk, kur nav tas darbs nenormāli apjomīgs. Jā. Es nevaru nosaukt, bet kaut kādi mierīgāki, auklīdz darbs. Tā kā Jā. viņš ir salīdzinoši daudz mierīgāks nekā kaut kāds finanšu darbs. Izvērtēt Tu vienkārši varbūt nedaudz mazāk domā. Tu nedomā visu laiku par skaitļiem vai cipariem vai kaut ko tādu. Es domāju, ka mēs pie šī arī varam noslēgt epizodi. Milzīgs paldies Vanesai, ka bija šodien šajā epizodē un dalījies ar savu viedokli. Un es ceru, ka bija tikpat interesanti klausīties, kā man bija sarunāties ar Vanesu. Un šodien mēs parunājam par studentu ikdienu, darbu un izaicinājumiem. Un es ticu un es ceru, ka kāds no klausītājiem arī atrada sev ko noderīgu. Ja tu pats esi students vai domās sākt strādāt studiju laikā, atceries, ka tas ir pilnīgi normāli kļūdīties, mācīties un meklēt savu ceļu. Ja tev patika šī saruna, padalies ar epizodu ar pārējiem un tiekamies jau nākamajā reizē.